Sveiciens no Indijas Himalajiem. Esmu šeit kalnos pie Gangas atradis vienu lielisku vietu, kur praktizēt jogu un meditāciju ar vairākiem profesionāliem skolotājiem. Un vēlos uztaisīt tādu aptauju, vai ir cilvēki, kuriem interesētu pēc gada, aptuveni šajā laikā, oktobra sākumā, doties jogas retrītā. Tātad, ko mēs pieredzēsim, dzīvošana ir Rišikešā, ļoti skaistā pilsētā, ar daudz dažādām aktivitātēm, Gangas krastā, ar skatiem uz kalnu un intensīvām jogas praksēm. Tātad 2 reizes dienā pa pusotrai stundai hatha joga, 2 reizes dienā pa pusotrai stundai meditācija, plus lekcijas par filosofiju, par jogu, plus vēl elpošanas prakses, plus vēl mazās meditācijas, plus uguns rituāli, plus ekskursijas. Un to mēs plānojam darīt 7 dienas šeit uz vietas Rišikešā. Un pēc tam 7 dienas vēl paceļot pa Indiju, aizbraukt uz Tadžmahalu, protams, Delī pāris dienas, apskatīt galvenos apskates objektus, uz Vrindavānu aizbraukt, kas ir ļoti arī jaudīga svētvieta. Tātad kopumā ceļojums varētu būt 2 pilnas nedēļas, puse no tām nopietni jogas retrīts, bet, protams, var arī šīs te nodarbības ir brīvais apmeklējums. Nav tā, ka jums obligāti visā jāpiedalās. Jūs varat nākt tik daudz, cik jūs vēlaties, un darīt tik daudz, cik jūs vēlaties. Bet skolotāji šeit ir ļoti labi. Šeieni brauc no visas pasaules, no Amerikas, no Izraēlas, no Portugāles, no Spānijas, no visām valstīm brauc šeieni jogas skolotāji. Paši šeit mācīties un praktizēt. Šeit ir arī iespēja dabūt jogas skolotāju certifikātu. Tā kā papildus es varu piedāvāt visu kaut ko, daudzas aktivitātes, tā skaitā arī paralēli var mācīties taizemes masāžu pie viena izcilu taizemes masāžu skolotāju. Daudz pastaigu, daudz interesantu apskates vietu. Un, vēlos no jums dzirdēt, cik daudz cilvēkiem būtu interese par šāda veida programmu. Un izmaksas arī salīdzinoši ir diezgan nelielas. Es domāju, ka mēs varētu iekļauties 1900 eiro kopā jau ar avio biļetēm, ar dzīvošanu, ar visām nodarbībām, ar ēdināšanu un ar ekskursijām, ieejām apskates objektos, tātad ekskursijām uz citām pilsētām. Tā kā, dodiet ziņu, ja jums būtu interese nākamgad oktobrī to paveikt, un ja savāksies kaut kāds cilvēku skaits pieņemams, tad izsludināšu šādu pasākumu. Un ar detalizētu aprakstu, pagaidām ideiskā līmenī, pasakiet jā vai nē. Protams, bez nekādām saistībām, ja jūs šobrīd pasakat, ka jā, es gribētu, man interesētu šādu programmu, tad tas nenozīmē, ka jums obligāti ir jādodās. Labi, sveicieni visiem!